Mēs noteikti aizbrauktu visi uz Maltu šogad rudenī. Mēs brauksim uz Maltu uz konkursu. Un, nu jā, šobrīd mēs katrs pats meklējam naudu un pērkam katrs pats sev biļetes, bet tas, protams, būtu ļoti lieliski, ja mēs varētu visi vienkārši kopīgi aizbraukt. Nu jā, un arī šobrīd tie tērpi ir tāda problēmas dziesmu svētkiem, jo visi grib dziedāt dziesmu svētkos, un tad pietrūkst tērpu, jā. Mēs šoruden esam ieplānojuši doties uz Maltu. Šobrīd sanāk tā, ka visu ceļu izdevums sēdz dziedātāji paši. Protams, mums vēl nāk klāt arī viesnīcas apmešanās izmaksas, kā arī ēšana, un tās ir milzīgas naudiņas, jo tas ir tiešām daudz. Jo Eiropa tomēr ir arī dārga, nemaz nerunājot, lai tiktu kaut kur pāri kādam okeānam, kaut kur cits kontinents. Es nezinu, cik varētu izmaksāt vienkārši brauciens uz Maltu, tās biļetes tomēr nav lētas, arī par dzīvošanu ir jāmaksā. Nu, tas viss ir kā ir, kura dēļ, bet pašā laikā jā, tā nauda būtu jauki, ja nenāktu no kuras, tā kā pat tam. Nu, tā. Ir tā Maltas brauciens, tas būtu. Nu, tā, kas ir lielais tagad, kad mums ir plānojās viens koncerts vai viens tāds lielāks kora pasākums Maltā, un tur tomēr biļetes tādas riebīgi dārgas, un tas turien aizbraukt. Un, protams, tērpi. Nu, es jau minēju klušu bikses, mums ir ar tērpiem tāda problēma, kad mums nesen pienāca vairāk cilvēku, un, protams, visiem nav tērpi, kaut ko mēs tur pašomām, bet man joprojām ir tur Rauds Kuršs, kas pie mums vairāk nedzied, bet šādi tad dzied. Viņš ir apmēram 2 reizes platāks nekā es, un pēc katru koncertu arī bija tā, ka apmēram viena roka tur kabatā un cer, ka tajā filmētajā Paula koncertā tev bikses nenokritīs.